Tad, kad tu ieej pie klienta, tu nevari tā ieiet vienkārši. Ja tu vari ieiet, viņš tev var izmest ārā, bet principā tu esi sagatavojies, sazvanījis, vienojies, sakrāmējis koferi. Tie ir jau kaut kādi sistemātiski uzdevumi, ko tu esi darījis. Un tad tu ieej pie klienta, un zini, kas ir interesanti, visas sarunas, visām būtu jānotiek precīzi pēc skripta. Tu zini, ko tu viņam pateiksi, tu zini, ko viņš tev atbildēs. Un tam visam ir jābūt tik dzīvi, tik dabiski, lai viņš nesaprast, ka tu runā no skripta. Tā ir augstākā pilotāža. Un tad, kad tu ej pie klienta, tev ir uztaisīts skripts, tev ir komunikācijas modelis, tu kļūsti labāks pārdevējs caur to, ka tu uzlabo savu skriptu, tu uzlabo katru vārdu, katru teikumu, tu uzlabo savus žestus, iekš sistēmas. Ja tev galvā ir haoss, tu nevari neko principā pārdot. Es esmu dzirdējis viedokli, jā, ziniet, es eju uztaisu savu labāko smaidu, un mēs ejam runāt par dzīvi, un ja es viņam patīk, tad viņš nopērk. Ļoti labi. Kādu daļu klientu vari šādā veidā paņemt, pārējos nestrādās. Jā, labākais smaids ir svarīgi, bet ar to nepietiek. Pārdošana ir sistēma. Ko tu teiksi, ko viņš atbildēs, kā es pārvarēšu iebildi. Man galvā ir algoritmi. Viņš teiks, man neko, paldies, man neko nevajag, es viņam zināšu vismaz 3 atbildes, ko pateikt. Man viņas ir gatavas. Ja klients teiks, jā, cik tas maksā, es zināšu, ko viņam 3 dažādās versijās pateikt. Tāpēc, ka man galvā ir šie algoritmi, tā ir sistēma, daļa no. Okay? Jā. Piemēram, haizivs, viņa jūt asins pilienu 5 km attālumā. Un tāpatās klients jūt, kāpēc tu esi atnācis. Tavu patieso nodomu. Ja tu esi atnācis pēc viņa naudas, viņš saodīs. Vēl viens džeks ar labāko produktu pasaulē. Vēl viens grib man tagad, man jau tā nav naudas, un vēl viens man mēģina kaut ko ieskapēt. Un tu pat vari neko neteikt, viņš tev acīs to redzēs. Tas, kā tu kusties, tas, kā tu skaties uz viņu, viņš sajutīs to tavu patieso nodomu, to tavu empātiju, vai tas ir vai nav. Un nebrīnieties, ja nav. Tas ir sejā rakstīts, kāpēc man nesanāk, tāpēc, ka tev ir vienalga, tu gribi aizbraukt tagad uz Maldivām, uz klienta rēķinu, un viņš to redz. Viss. Un plus tev ir kas? Tev ir sistēma, tev ir disciplīna, tev ir empātija. Un tu jau tuvojies tagad, un tu pievērs uzmanību kam? Detaļām un niansēm. Draugs teica, jāklausās. Vai ne? Jā, es saprotu, īpaši šeit. Okay? Jā, jautājums kā atziņa par tām detaļām un niansēm. Tas ir tas, ko tu iegūsi, tad jau pielietot. Tas tādu laiku nav pielietot. Jo cik daudz tu var paredzēt nākotnē, diezgan maz. Ziniet, kā ir ar detaļām un niansēm? Es pateikšu interesantu lietu. Tad, kad jūs, to var salīdzināt ar braukšanu ar automašīnu. Tad, kad jūs mācāties braukt, kārtojat tiesību, piemēram, un jūs dzīvojat piemēram Jelgavā. Ja? Un tad jums šoferīts liek, puisīt aizbraucam uz Rīgu. Un tad izbrauc caur Rīgai 5 avārijas situācijām, nobrauktiem 2 suņiem un viss sasvītas slapš un pasaka, Dievs, nekad uz Rīgu vairs nebraukšu. Tāpat notiek arī ar pārdošanu. Un tad, kad tu brauc 58. reizi uz Rīgu un tu sāc relaksēties, tu sāc pamanīt luksuforu, tu sāc pamanīt meitenes, kas iet pa ielu, un tā tu sāc pievērst uzmanību detaļām, bet viss ir galvā, kamēr tu esi safokusējies uz miljonus citām lietām, tikmēr, tur nekas nesanāk. Tāpēc tas ir tas detaļas nianses atnāk tad, kad tev ir iekšējais miers. Tu esi komfortā, tu esi pārliecināts, tad, kad tev ir sistēma galvā. Tev ir bardaks, tu nevari būt mierīgs, tāpēc, ka tev ir bardaks. Bet, ja tev ir sistēma galvā, tu zini, es viņam uzdošu to, viņš man pateiks to, un viņš var pateikt jā vai nē, bet es zinu, man tas der, jo abi varianti man der. Es zinu, ko darīšu tālāk, viņš pateiks nē, vai pateiks jā, šo var, es esmu gatavs. Vienīgais variants, ka viņš aizcēr durvis vispār, tad ir rezerves plāns. Kas? Loks. Lūk, empātija. Jā, pareizi jūs teicāt, empātija ir šī nosacīta intīmā sajūta, saikne. Vai tu gribi pārdot, vai tu gribi klientam palīdzēt uzlabot viņa dzīvi.
Un tā ir tā sajūta, ko jūs nevarat nofeikot, to nevar notēlot. Tas vai nu ir, vai nav. Un klients to jūt. Un neprasiet, kāpēc nav deal. Tāpēc, ka es gribu uz viņu rēķinu tagad aizbraukt uz kurien. Okay? Dialogs. Ziniet, kāda ir lielākā pārdevēja kļūda? Tipiskākā tāda. Viņi aiziet pie klienta un viņi sāk stāstīt stāstu par labāko produktu pasaulē. Viņi aiziet pie klienta un viņi ziniet, cienītais klienti, mēs esam uzņēmums ar 58 gadu vēsturi, mēs strādājam 12 pasaules valstīs, mums ir lieliski kvalitatīvi produkti. Mums ir ofisā meitene Zāne, sekretāre, un viņš sāk stāstīt sev vien saprotamus kaut kādus faktus, un tad beigās viņš prasa, nu tad pirksiet. Ticiet man, šīs ir reāls stāsts, tā notiek. Lielākā daļa pārdevēja tā pārdod. Viņi aiziet pie klienta, viņi izstāsta viņam savu stāstu, un viņi nesaprot, kāpēc nekas nenotiek tālāk. Un tur mēs par to runāsim, tur ir ļoti fundamentāli tāda lieta, no kā vienkārši jātiek vaļā. Jo atcerieties, stāsts vienmēr ir par klientu, nevis par tevi. Tevs uzdevums ir panākt, lai viņš sāk stāstīt savu stāstu. Un kamēr tu nevari panākt, lai viņš sāk stāstīt savu stāstu, darījumu nebūs. Turi moti ciet. Panāc, sāc smaidīt, tad būs triki, dažādi triki, kā panākt, lai klients runā. Bet kamēr tu neesi panācis, kamēr viņš runā, tu viņam nevari pārdot. Un vēl, kamēr tu neesi panācis, ka viņš smaida. Ja klients nesmaida, viņš nerunās. Ja viņš smaida, lieliski, mēs ejam pareizā virzienā. Un tad viņš sāks runāt. Un tad es viņu izvilināšu no viņa konfidenciālu informāciju, kuras izmantošu pēc tam savās interesēs, pēc brīža. Un tad būs mans stāsts pēc tam, kad klients pastāstīs savējo. Sapratāt to atšķirību. Draugi Facebookā, čau! Pārdošana vienmēr ir stāsts, klienta stāsts, nevis mans stāsts. Mans stāsts ir kaut kad pēc tam, kad klients ir pabeidzis savējo. Ir kāds plāndarēs aiziet pie tevis? Kaut kā tā, ja? Dialogs. Un dialogs nozīmē viedokļu apmaiņu, komunikācija. Es pajautāju, viņš atbildēja. Un ziniet, kāds ir vienkāršākais dialogu veidošanas formāts? Es pajautāju, klients atbildēja, un es saklausīju viņa teikumā divus atslēgas vārdus, un tad es viņus izmantoju, un es viņus atdevu apakaļ. Piemēram, klients saka, jā, man ir svarīgi, lai produktam būtu kvalitāte. Un tad es viņam saku, jā, cienītais klient, kvalitāte tā patiešām ļoti svarīga lieta. Pastāstiet vairāk, ko tieši jūs domājat ar vārdu kvalitāte. Redzi, viņš pateica kvalitāte, es viņu paņēmu un atdevu apakaļ, mums veidojās dialogs. Un viņš man pateiks, ziniet, es domāju, kvalitāte ir ražots, piemēram, Vācijā. Es saku, jā, Vācijā. Protams, ir lieliskas mantas ražo Vācijā. Ko tieši jūs domājat, kas vācu kvalitātē jums šķiet tik pievilkt? Dialogs. Mēs tagad visu grozi kā gribu, tur viss ir sakabināts kopā. Tur nav mans stāsts. Tur ir, viņš kaut ko pateica, es saķēru svarīgāko, atdevu apakaļ, hop, un es tinu to kamoli. Vai ne? Tā ir? Vai bankas sfērā arī šādi notiek? Kamolā tīšana. Klienti kamolā tīšana. Varat neatbildēt, paldies. Iesim uz priekšu. Uz gari, jā, es zinu, kas kamolā tīšana trika. Okay. Dialogs. Ja, draugi, tas nekad nav mans stāsts, tas vienmēr ir dialogs. Un dialogs nozīmē, ka viņš runā vairāk nekā es. Pareto princips. Klients runā 80% no laika. Es, kā pārdevējs, 20%. Ot, ja šito jūs varat izdarīt, lieliski. Klients runā 80%, es runāju 20%, ne otrādā. Ja jūs to varat šito izdarīt, malečik, progress, apsveicu. Tā ir? Ja kaut kas jāpierakst, droši pierakstiet. Okay, dialogs. Kas vēl? Jā. Es ilgu laiku domāju, ka pārdevējas svarīgākā prasme ir spēja pārvarēt iebildumus. Kurš joprojām tā domā? Vai ir kāds, kurš domā, ka pārdevēja vērtīgākā prasme ir spēja pārvarēt iebildumus? Tā kā no argumentēt.
Un tad es sapratu, ka tā nav. Un tad es sapratu, es kādreiz domāju, ka tā ir, un tad es sapratu, ka tā nav. Un es pēkšņi sapratu, ka svarīgākā pārdevēja prasme ir spēt saprast klientu tik ļoti, lai viņam nevestos doma tagad man oponēt. Spēt nomenedžēt to sarunu tā, lai viņam nerastos nemazākā vēlmā pateikt tagad kaut ko ne tā, kā es gribētu. Un to var izdarīt. Nevis novest to sarunu līdz brīdim, kad mēs sākam stīvēties un par kaut ko, bet izdarīt tā, lai tur nav tā spriedzi, lai viss notiek. Un to var izdarīt. Un tā ir izpratne par to, kā klients pieņem lēmumu. Zini, kas ir interesanti? Cilvēki ir prognozējami. Mēs visi esam vienādi. Mums ir līdzīgas bailes, mums ir līdzīgi motīvi. Mēs visi gribam praktiski līdzīgas lietas. Neatkarīgi, vai mēs esam kreisā puslāde vai labā puslāde, mēs visi gribam labāk dzīvot, labāk izskatīties, skaistāk, atpūsties tur, darīt to principā, vai ne? Un es kā pārdevējs to visu zinu, un es to varu lieliskā veidā ielikt iekšā. Tajā savā stāstā, savā prezentācijā. Lūk, no neirolingvistiskās programmēšanas viens no tādiem fundamentālākajiem konceptiem angliski pacing and leading. Tas nozīmē to, ka tad, kad tu pazīsti to klientu, redzi, spēj saprast, kā viņš domā, no kā viņam ir bailes, tu viņam pievienojies, tu liec viņam saprast, ka viņš ir tāds pats kā tu, draugi, kur no jums skrien? Vingro, sporto. Uz autobusu. Der. Un tad, kad jūs skrienat uz autobusu treniņbiksēs, ja? Un jums pretī skrien tāds pats skrējējs. Zini, kas notiek? Mēs skrienam, un mēs paskrienam garām, un mēs pamājam ar roku, un mēs skrienam tālāk. Ir gadījies? Jā. Un tādā brīdī tas ir tik normāli, tik naturāli un tik labi un tik loģiski pamāt kādam, kurš treniņbiksēs skrien. Un pēc tam mēs uzejam istabā, mēs saģērbamies uzvalkā, mēs ejam ārāk uz ielas, iet garām šis pats cilvēks, mēs pamājam, viņš paskatās mums, gan jocīgs, vai ne? Pīdums. Tas pats cilvēks, tik situācija cita. Bet tajā treniņbikšu konceptā mēs bijām tuvi, ja tā var teikt. Un tas ir tas, ko pārdevējs izdara ar klientu. Viņš uzvelk klientu treniņbiks, viņš uztaisa šo emociju pievienojās. Lai arī kāda būtu klienta realitāte, viņš pasaka, vecīt, es tevi saprotu. Mēs esam praktiski līdzīgi, man arī ir, un klients to redz un jūt. Un tad notiek, kāds klients sāk smaidīt, klientam atmaigas sirds, viņam parādās žesti draudzīgi, viņam šitas te pazūd, viņš paliecās uz priekšu, viņš sāk skaist, un tad viņš saka, Klau, Edgar, kas tev tur ir? Ko tu tur vispār atnesi man? Ja? Viņš sāk sekot, tad viņš sāk reaģēt. Pielāgoties, pievienoties, panākt šo saikni, un tad notiks kaut kas. Tad viņš sekos tam, ko mēs gribam viņam pateikt. Līdz tam no way. Jo cilvēkiem patīk viņiem līdzīgie. Cilvēkiem patīk tādi kā viņi, kas līdzīgi domā, kas līdzīgi izskatās, kas līdzīgi ar līdzīgu realitāti, ja, mums tādi patīk, un mēs no tādiem pērkam, un mēs gribam ar tādiem sadarboties. Ar tiem svešajiem, kuriem degunā ir riņķis, ja, kas man nav pieņemama vai tetovējums, nē, pasaka Dievs. Un viss, man kā pārdevējiem ir jāpanāk šis pievienošanās. Tur ir 4 dažādi klientu tipi, tur ir draudzīgais, tad ir neizlēmīgais, ir analītiskais, dominējošais. Un es kā super pārdevējs protu atšifrēt visus šos 4 tipus, un vienā brīdī es kļūstu super draudzīgs, super analītisks, super neizlēmīgs un super dominējošs. Tāpēc, ka mans klients pretī ir tāds. Un viņš mani saprot, un mēs sasmaidamies, un mēs ejam tālāk tur, kur mums jāiet. Vai ne? Tilts uz labāku pasauli. Šī man favorīta bilde, tas laikam ir Breds Pitts vai Toms Krūls, man viņa jūg. Toms Krūls. Un redziet, tādā vienkāršā versijā mums ir jāpanāk, lai klients saskata sevi labo un slikto realitāti. Lai viņš atzīst, ka viņa realitāte tomēr saks nerullē. Un tad, kad viņš to apzinās, tad viņš ir gatavs. Un šeit viņš kļūst par šo skaisto kopā ar mūsu produktu, protams, tilts uz labāku realitāti. Lai klients saprot, ka šī brīža realitāte nerullē,
un mēs viņam palīdzam ieraudzīt to otro bildi. Un mēs viņam palīdzam pāriet no tās sliktās bildes uz labo bildi. Ar savu produktu, ar savu pakalpojumu, ar savu smaidu, viegli, saprotam, loģiski, nu, protams, dārgi, bet tas ir cits stāsts. Ja? Šī ir atkal viena fundamentāla lieta. Cilvēki domā bildēs, un viņi negrib atzīt, ka viņiem dzīve ir slikta. Mums kā pārdevējiem ir jāpiespiedz viņiem atzīties, un tad upgradeot viņu realitāti ar savu produktu. Parasti to vairs nestrādā. Tāpēc, ka tur klientam vairs netiec klāt. Viņš ir noguris no stāstiem par labākiem produktiem pasaulē. Viņš ir noguris no vēlmes kaut ko pārdot viņam. Viņam ir apriebušies visi tie puiši meitenes, kas viņam zvana, viņam ir tie spams, viss viņam ir over. Un tas, kas notiek, tu dari lietas citādāk. Tu, piemēram, uzdod citādus jautājumus, tu sāc sarunu savādāk. Tūlīt es parādīšu. Tagad bišķi vēlāk. Par īsavienām pieņemsim. Autotirgotājs. Nu, tu esi auto pārdevējs. Jā, klients autosalonā, viņš staigā pa salonu, viņš pieiet, pieņemsim, pie kādas automašīnas, un tiklīdz klients ir piegājis pie automašīnas, tā normālām pārdevējiem būtu jāiet viņam klāt. Bet tādā klasiskā versijā pārdevējs pieiet viņam klāt un prasa, nu, kā es jums varu palīdzēt? Un to viņš negrib dzirdēt, un tāpēc viņš laižās, tas klients. Bet viņam pieiet klāt. Un pieklāt no labās puses, tāpēc, ka labā smadzeņu puse, galvas puslāde ir draudzīgā, kreisā ir cipariskā, labā ir atvērtā emocionālā. Tu pieeji klientam no labās puses, apstājies kā apmēram 2,5 metru attālumā, lai nebūtu pārāk tuvu, un tu viņam pajautā, pārsteidzoši vai ne? Klientam, pārsteidzoši vai ne? Un viņš tā dīvaini paskatīsies, lielis, tas ir labs sākums. Es zinu, ka tā notiks. Viņš gribēs saprast, kas ir pārsteidzoši. Šis jau ir izsavienojums. Viņš pasīs, un tad es teikšu, ziniet, šo mašīnu, šo modeli ražo jau 20 gadus, un 95% kopš pirmā modeļa joprojām ir uz ceļa. Pārsteidzoši, vai ne? Nāciet, es jums parādīšu kaut ko īpašu. Viss izsavienojums. Tādu stāstu, tādu lietu ir mazais vagoniņš. Ja tu kā pārdevējs proti to izmantot, un tu kā pārdevējs esi gana drosmīgs, lai paceltu šādas lietas, tu tiec citā līmenī. Tu runā citā, tu tiec klāt, tu pārsteidz klientu, un ziniet, kas, tad, kad klients ir pārsteigts, viņš zaudē pretestību. Kad klients ir pārsteigts, viņš zaudē pretestību, un viņš ieslēdz zaļo gaisu Luksusfarā uz birku. Tā kā bārmenis, pieņemsim, ja jūs strādājat bārā un jūs gribat, lai tas cilvēks nopērk vēl vienu graķīti, bet viņš principā vairs negrib, jo viņam pietiek. Ja? Un tad tas, ko jūs darat, jūs pieiet šim cilvēkam klāt, jūs paņemat savu pudeli, apmetat riņķī, sasitat plaukstas, noķerat to pudeli un saka, vēl vienu. 7% lielāka iespēja, ka viņš paņems vēl vienu. Bez pudeles un šitā, viņš nē, laikam pietiek. Jā, bet pārsteigums šajā brīdī viņš ir izsis no līdzsvara un viņš ir, jā, šī mēs tagad varam pateikt. Šī gan nosacīta ir manipulācija, ja mēs viņu izmantojam nesmukā veidā. Vienkār es varbūt apspriedu, arī pierādīt no savas pieredzes pārdošana ļoti tuva lieta, un kad es aizgāju uz Angliju uz door to door, kad jūs klauvējat pie durtiņām, tad jums ir jāpiedāvā kaut kas. Un cilvēkam tā pirmā ideja ir, ko tu man tagad piedāvās, ko tu man tikai pārdos, un tev ir, protams, ar to pārsteigumu jāaiziet, tev ir kaut kādā veidā tas izsavienums jāuzstājas, un tā viena no lietām, ko es izmantoju, es pieklāvēju pie durvīm, un es teicu, sveiki, es esmu šodien ieradies, lai saskaitītu, cik valoju pār pilsētā, un tad tam cilvēkam ir bišķiņ tās, tiešām izsavienojums, un tad viņš jau stāvēs ilgāk, viņš jau atvērsies un viņš ieklausīsies, un tad tavs mesiņš drīzāk aizies līdz viņam smadzenēm. Ļoti dažādi bija, kā es iesācu, bet bija tas pārsteigums, tas no sākas moments, lai dabūtu to interviju. Un ziniet, kas ir interesanti, pārdevējs parastais nespēja pacelt šādus teikumus, viņam ir bailes, viņam ļimst kājas, viņam galvā jautājums, ko par mani padomās.
Un tad tu esi citā līmenī, bet tad, kad tu sāc šīs lietas darīt un praktizēt un skatīties, kā klients reaģē, un gana drosmīgi tikt ar to galā, lieliski, tev esi nākamajā līmenī, tavs smadzenes strādā savādāk. Tu saņem citu atbildes reakciju un citu naudu. Okay? Un to var izdarīt, to var iemācīties, un to vajag izdarīt, un to vajag iemācīties, un tāpēc mēs esam šeit. Vai ne? Daļīgi. Jānis jāpaprasa, kā iemācīt radošumu. Dažādas situācijas, kad pārdevējiem ir strikts attiecīgi pēc kura. Radošums. Ziniet, kāda iemesla ir radošuma? Tad, kad es sāku strādāt pārdošanā vienā no manām pirmajām reizēm, mums bija tādi korporatīvie portfeļi. Mums iedeva ceļojošie, vecie pārdevēji atdeva jaunajiem pārdevējiem portfeļus savus darba. Un jaunie ar lielāko prieku gāja, jo tie bija dārgi ādas portfeļi tajā laikā, farma kompānijā. Jā, un tad viens no tādiem portfeļiem vienā brīdī pie klienta man atsprāga vaļā, man izbira viss, man padarīšana pa grīdu. Un mēs ar dakteru mācījāmies radošam tajā brīdī. Mēs vācām kopā, un mums bija tāda intīma nosacīti realitāte. Viņi zin kā, es pat neprasīju, lai viņi nāk tagad, un mēs pēc tam salasījām tās mantas, un visu šis bija tas patents, tas izsavienojums, un tālāk mēs jau sākām runāt, kāds tur biznes, un mēs pēkšņi mums radās kopīga realitāte. Un es zinu meiteni, kurai farma kompānijas arī viena no manām kolēģiem milzīgā poliklinikā, klients ir cilvēks, kurš gaida pie ārsta, un viņš negrib laist iekšā vēl vienu džeku, kurš nav slims, bet grib ārstam kaut ko pārdot. Un tad tie pacienti paliek reizēm pat noškas. Tu eji un tev paliek pat noška, un tu nokrīti un bez radošuma nav variantu. Tu vienkārši piecelies gadāts un dodies tālāk. Pārdevējiem nav tiesības būt depresīvam, nekādā gadījumā. Un tas ir tas, ko klients sagaida. Tad, kad tev var būt gruzons, bet tad, kad tu aiziet pie klienta, tu pieklauvē viss, tu esi saulīt tajā brīdī. Tavs pienākums ir ieslēgt gaismu klientam. Tiešā pārnestā nozīmē. Un kreativitāte, ziniet, ir, ja tu spēj pateikt klientam frāzi tā, lai viņš saprot, vai tas bija joks, vai tas bija pa īstam, un tā ir māksla. Viņš nevar īsti saprast, mest tevi ārā vai pasmieties. Tas ir top līmenis. Un to var tikai atkal praktizēt un uztrenēt. Ja tu vari iemācīties dažus iestrādātus atkal jokus, ar ko sākt, un kreativitāte, tā ir atkal visu mēs varam iemācīties, visu varam apgūt, ja mēs ar to sākam strādāt. Es piemēram, varu saprast, kas ir tie mirkļi, kad es esmu bijis īpaši kreatīvs. Tad, kad droši vien kaut kādā draugu pulkā, lieliski, kas man draugu pulkā liek būt super kreatīvam, bet aiziet pie klientiem stīvam kā mietam. Kas man galvā ir kaut kāda cita kombinācija. Lieliski, es gribu paņemt to draugu kombināciju un aiznest pie klientiem, un es to varu izdarīt. Viens no maniem guru māca to izdarīt ļoti labi. Ja mēs par viņu parunāsim. Tas neirolingvistiskās programmēšanas puisis, viņš māca saskrūvēt dažādas kombinācijas galvā, lai mums sanāk labāk nekā pirms tam. Šeit. Šī ir schēma. Varat nokopēt. Manuprāt, labākā schēma, ko es esmu redzējis attiecībā uz pārdošanu. Un ziniet, kas te ir interesanti? Es neatklāšu, protams, daudz no šīs unikālās modeļas, bet kas tur ir iekšā pāris vārdos? Šī ir līnija, šī ir darījuma līnija, šeit, klients. Un šeit, pieņemsim, tu aizēji pie klienta, sarunas sākumā mēs visi esam sliktie. Mēs aizējam pie klienta, un mēs esam vieni no daudzajiem, kas grib kaut ko pārdot, vai ne? Normāla reakcija. Mēs aizējam pie klienta pirmo reizi, un viņš mums neuzticās, viņam ir šaubas. Mīnusa zīme, mēs esam apmēram -10 vai -8. Un tāda -8 ir visiem pārdevējiem pirmajā tikšanās reizē ar klientu. -8. Un tas, kas notiek, mans uzdevums ir pirmajās 5-7 sekundēs no -8 tikt uz 0.
no -8 tikt uz 0, tikt uz līnijas, lai klients mani pieņem. Un atkal mēs tur ir speciāla kombinācija, ko mēs darām. Jo, ja es netikšu uz līnijas, saruna notiek uz līnijas. Un ļoti bieži ir tā, ka tu tā kā runā ar klientu, viņš māja ar galvu, un tu redzi, ka tā saruna nav uz līnijas. Nu, neviens nepiedalās, principā. Tā ir bijis. Un stāsti par to, mēs neesam spējuši tikt uz līnijas. Ja tu neesi uz līnijas, saruna notiek šeit. -5 vai +5. Un mans uzdevums kā pārdevēja ir izdarīt tā, lai tā dinamika, emocija dinamika neizietu ārpus šīs -5 un +5. Mēs nedrīkstam ļaut klientam aiziet galīgā depresijā un nedrīkstam ļaut viņam aiziet eiforijā, stāstīt par saviem suņiem, kaķiem. Mums viņš ir jānotiek pirmkārt uz līnijas un otrkārt emocija līmenis -5, +5 šeit. Tas ir tā kā kardiogramma, augšā, lejā, augšā, bet vienmēr es to kontrolēju un menedžēju. Bet ja es neesmu uz līnijas, viņš saka, atstājiet to materiālu un neiet. Vai ne? Tāpēc, ka tur nav izdarīts darbs, es neesmu ticis uz līnijas, on the line. Straight line persuasion. Ja tu esi uz līnijas, tālāk sākas darbs. Tālāk ir notiek, kas notiek šeit, ir tāda interesanta lieta kā ankurs. Mēs uzliekam ankuru klientam. Es neteikšu kā, bet tas notiek, mēs radām klientam maksimāli pozitīvu, emocionālu tādu pacēlumu. Mēs viņam radām to emocionālu pacēlumu un piefiksējam. To var izdarīt. Un tad, kad saruna ies uz beigām, tad, kad mēs gribēsim, vai viņš nopērk, mēs attaisīsim vaļā to ankuru, mēs atkārtosim to kombināciju un atkal radīsim viņam to pašu emocionālo fonu, ko mēs radījām sākumā. Mēs uzliekam ankuru un mēs viņu atveram sarunas beigās, tad, kad mēs gribēsim, lai viņš noslēdz darību. Es neteikšu kā, es teikšu ko un kā, bet tas ir tīri reāli instrumenti, kā mēs to darām. Un tur nav, es teiktu, vai tā ir manipulācija. Nē, mēs izdarām, lai cilvēkam ir patīkami. Un sarunas beigās mēs noņemam spriedzi, radot atkal to pašu emociju, ko sākumā. Un tad viņš nopērk. Un pa vidu ir, šis ir laika cilpas. Principā pēc šīs sistēmas iebildumu nav. Pēc šīs sistēmas klientam iebildumu nav. Principā viņam var būt pretestība, viņam var būt jautājumi, bet šeit nav jāpārvar iebildumi kā suga. Es kādreiz domāju, ka iebildumu pārvarēšana baigi svarīgā štela pārdevējiem. Jā, ja tu neesi uz līnijas, ja tu neesi izveidojis raportu, jā, tad vienā brīdī jūs stīvējaties par kaut kādām mistiskām lietām. Bet principā spriedzē nevarētu būt. Ir kaut kādi saskartnes punkti, kad ir pretestība, bet tu ar noteiktiem izmēģinājumiem vienkārši pārvar šīs lietas. Ja? Sākums, līnija, emocijas, ankurs beigās, darījums beigās. Un pa vidu ir sistēma. Konkrēti jautājumi, konkrētas emocijas, kuras tu rādi viņam visas sarunas laikā. Un tu to dari apzināti, un tu kontrolē, un tu zini, ko viņš atbildēs, un tu zini, kā tu reaģēsi. Un šeit jūs pasmiesaties abi divi, un šeit būs tas, un šeit būs tas, un tādā veidā, atkal, nav tā, ka tu ar šo arī nevar pārdot visu visiem. Bet, ja apgūstot šīs lietas, tu vari maksimāli paaugstināt savu konversijas procentu. Iespējamību noslēgt darību. Un ja tev nav vispār nekādas sistēmas, tad sorry, paldies. Bet ja tev ir jau kaut kāda sistēma lielas, tad to savu sistēmu tu var droši ielikt, piemēram, šādā modelī iekšā, apgūt vēl noteiktas nianses, detaļas, emocijas, kombinācijas, vārdu spēles un visu notiek tavā dzīvē makājas prātzītas pozitīvas. Ja? Sistēma, kas reāli strādā, tad kas tur ir iekšā? Tur ir viena lieta, ka tu iepazīsti sevi un sāc kontrolēt sevi. Ļoti svarīga lieta. Tu saproti, no kā tu baidies, tu saproti, kas tev izraisa stresu. Ļoti bieži pārdevēji neuzdod klientam svarīgus jautājumus, tāpēc, ka viņi negrib izraisīt spriedzi klientam, jo viņi nemāk ar to pēc tam rīkoties. Un viņi to nedara. Un viņi kļūdās, tāpēc, ka un to vajag izdarīt vienreiz, divreiz, trīsreiz un tikt tam pāri. Tu iemācies kontrolēt sevi un savas emocijas.
Tas ir tas, ko mēs darām. Mēs iemācāmies atpazīt klientus. 4 klientu tipi. Tas ir tāds, ar to mēs darām, ar to mēs nedarām neko pagaidām. Labi, pēc visu šā laika, 14,000 klientu joprojām varētu ielikties tikai 4 tipos? Viss sākās patiesībā, no kā? Ir kreisā labā introverts, ekstraverts. Introverts, ekstraverts. Pēc tam aiziet vizuāls, audiāls, kinestētiķis, digitāls. Un pēc tam aiziet vēl 4 tipi. Tur. Tā platforma ir šāda. Tu vari orientēties introverts, ekstraverts, ja tu nemāki tur tālāk, jau ir forši. Pēc tam, ja kas tu vari sākt ar šis redz, šis dzird, šis sajūt, šis ir ciparu cilvēks, un tādā biznesa valodā mēs aizējam vēl apakšā tajos tipos. Cik tu esi profesionāls, tu vari paņemt kaut ko, bet tā ir ļoti svarīga lieta. Ne tik daudz tagad pārdot, cik saprast, kas ir šīs cilvēks, ko viņš jūt, kas viņam patīk, kas viņam nepatīk, ko viņš gribētu dzirdēt, ko man labāk viņam neteikt, un kādā veidā mēs varētu nosīt darīt. Un ja es to zinu, un ja es varu izdarīt tālāk lietas pasmēļu, lieliski. Jā. Es saprotu, bet tas posms, jūs sarunājāt, jūs vienojāties, bet uzreiz jau nenotiek pārdošana. Tad jūs atnācāt, izrunājāt, jūs vienojāties par kaut ko. Pozitīvi, pirms atbildi. Tad jūs dodaties tālāk, un pirms vai dienas laikā, vai nākamajā dienā jūs nosūtat piedāvājumu. Vai jūs uzreiz uz vietas slēgat? Ir atkarīgs, protams, no produkta un no produkta cikla. Viena lieta, mēs sadalām 2 daļās vislabāk, ka mēs pirmajā reizē nav mērķis pārdot par katru cenu. Šis speciāli nepārdodam. Ja viņš gribētu, mēs viņam pirmā reizē nepārdodam, tāpēc, ka pirmā reize ir paredzēta, lai izveidot kontaktu, lai klients smaidītu, lai viņš sāk mums uzticēties, un klients padomās par mums slikti, ja mēs gribēsim jau viņam jau pirmajā reizē pārdot. Un tad mēs sagatavojam, vienojamies, cienītais klientā, tad es saprotu, ka jūs esat atvērts, jūs vēlaties izvērtēt šī unikālā produkta priekšrocības iegūmus, izdarām sekojošā veidā. Tātad viens, ka ja tur sarežģītāk, es sagatavoju jums konkrētu piedāvājumu, atsūtu šodien, trešdien mēs tiekamies un turpinām mūsu sarunu. Jā, bet ja ir tādi produkti, kurus vienkārši fiziski nevar uzreiz nepārdot. Sautējums. Tās pašas zāles. Zāles. Jā, tas, ko mēs darām, un mēs sakam, cienītais dakteri, es saprotu, ka šīs zāles jums ir svešas. Pieņemsim, ka viņš izdarām dakteri sekojoši. Šeit ir, manos laikos vēl drīkstēja būt produktu paraudzījumus atstāju. Dakteri, šeit ir produktu paraudzījumus. Izdarām sekojoši. Iedodiet 3-4 cilvēkiem, pacientiem ar konkrētu diagnozi un pārliecinieties pats. Un pēc nedēļas vai 2 mēs tiekamies, un jūs pastāstiet man lūdzu, kā šiem cilvēkiem gājas. Jā, tas, ko mēs darām, mēs noslēdzam darījumu par test drive. Tas, ko mēs darām, mēs noslēdzam darījumu par mazo solīti. Man nav jāpaņem viss pirmā reizē, bet man ir jāpaņem mazais solīts, nākamais solis. Okay? Izveidojam skriptu. Skriptam ir jābūt. Ja jums nav skripta, paši vainīgi. Iemācāmies nodibināt kontaktu. Interesanti, piemēram, kā es saku, ja tev ir produkts, ko tu gribi pārdot, pieņemsim, tad izdara tā iekāp vilcienā Rīga Jelgava, pieņemsim. Cik tev ir klientu. Tev ir 40 minūtes laika, lai iet klāt cilvēkiem un iemācītos, ko nozīmē īsti pārdošana. Vai, piemēram, vēl vien tāds, kā es viņu saucu par testu. Tu gribi atrast super pārdevējs, uzaicini uz darbu interviju cilvēkus, un viņiem pasaki, draugi, redz, kur ir grāmatu kolekcija, jūsu uzdevums ir apstaigāt tagad pļavniekus un pārdot pļavnieku iedzīvotājiem šīs grāmatas. Tas, kurš pārdos grāmatas, tas mums der. Kurš pārdos vislabāks. Un, protams, kā no 10 cilvēkiem viens teiks, jā, kur man ir jāiet. Bet tad īstenībā viņam nebūs jāpārdod, bet es gribu redzēt viņa reakciju kā vadītājs. Jo man ir svarīgi, lai cilvēks spētu pieiet klāt svešiniekam
un izdarīt da jebko, nu tādā ziņā. Lai nebūtu bailes, tu nevari būt pārdevējs, ja tev ir bailes no cilvēkiem. Vai ne? Tāpēc bailes no cilvēkiem nav pārdevēja groziņā. Tev ir jāmāk pieiet klāt svešiniekam un parunāt un izveidot šo kontaktu vienalga par da jebko, par grāmatām, par laiku. Tas ir tas, kā mēs kļūstam par superpārdevējiem. Vienoties par tikšanos, nokļūt uz līnijas on the line. Nevar būt tā, ka mēs runājam, klients pieraksta un neviens nav uz līnijas. Jā, tā var būt, bet tā nevajag. Mums abiem ir jābūt uz līnijas. Klientam ir jādod akcepts, ka mēs esam uz līnijas. Mēs izveidojam raportu, uzvalkam treniņbikses. Ja mēs uzvalkam treniņbikses ar klientu, paskrienam kopā, pamājam ar roku kā baikeri. Un to var izdarīt, un to vajag izdarīt. Mēs kontrolējam sarunu, mēs pārvaram pretestību, mēs noslēdzam darīt. Tās visas lietas mēs atgūstam soli pa solim. Kopā mēs veidojam kompetenču grozu, kopā mēs veidojam sistēmu, kas strādā, un kopā mēs sasniedzam izcils rezultātus, iekšsistēmas, esot mākslinieki, esot tādi, kādi mēs esam, bet iemācoties darīt lietas, kas jādara super pārdevēji. Rezumē. Patiesas spēks ir nevis prasmē pārdot, bet gan prasmē saprast sevi un savus klientus. Tad, kad es zinu, ko viņš grib, es viņam iedodu to, ko viņš grib. Ja es nezinu, ko viņš grib, man nav tiesības viņam dot to, ko es gribu viņam iedot. Nu, nekādā vidē. Lai kļūt par izcilu meistaru, ir jāmācās no savām kļūdām, no saviem panākumiem un no izciliem meistariem. Tu nevari kļūt izcils meistars vienkārši savā filiālē strādāt. Jā, tu vari kļūt labs, tu vari izveidot raksturu, tu vari apgūt ikdienas prasmes, bet izcilīgi mēs mācāmies no izcilajiem. Tas ir tas, kā es to esmu darījis, tas ir tas, kā es iesaku jums to darīt. Jā, lai pārvarētu pretestību, draugi, ir vajadzīgs spēcīgs impulss. Vai nu spēriens, vai nu izsabiedrojums.